Mīlīšu sirsnīgākais sveiciens salstāvojos, vasaras salstāvjos, gada garākajā dienā. Gaisma šobrīd ir pašā filmriedā, pašā spēkā, un to var sajust. Un šīs dienas, mīļie, es aicinu šīs dienas to sajust, to pieredzēt, cik ļoti šobrīd šī iespēja pieskarties smalkajam, šī iespēja sajust šo vienotību ar to, kas mēs esam, ar šo savu dziļāko esību. Un īstenībā, kas man šī interesantā pieredze savienojot dziļu šo meditāciju pieredzi, šīs garīgās izaugsmes procesu un atgriežoties ar jaunu skatu dziļumu dainās. Jā, vakardien bija tik skaisti saulstāja sagaidīšana, saulītes pavadīšanām. Elpāries ārkārtīgi skaistā vietā, spēcīgā, ar brīnišķīgiem saimniekiem, jaudīgā. Mēs kopībā skandinājām dainas, un kur pavērās šis dziļums, šis viedums, kas ir ielikts mūsu tautā, kas mums šeit ir šīs zināšanas, vienkārši tam ir tajās līdzībās, tajās metaforās, un to var nevis lasot, bet tieši skandējot un apzinoties, kādas viedās zināšanas ir ielikts šeit mūsu pašu dainās, vienkārši, ka tā ir tie kodi, kas tur ir, tas ir kaut kas vienkārši, kas vienkārši ver mūsu, arī šeit, mūsu zemē esot to spēku, kas ir mūsu tautā, no senčiem nodotās. Vienkārši tur ir bijuši šie kodi ieliktie, kā piekļūt šim spēkam, kas ir mūsos, un cienot šo dabas ritējumu, un zinot. Un tas salieks kopā gan šīs, ko māca garīgie skolotāji, šie apgaismotie, gan kur mums jau šis ir ielikts šeit, ja, kur tas savienojas, ka viss ir par vienu. Vienkārši tās pieejas, tie veidi, kā līdz tam patiešām to pieredzēt. Ja. Nevis to zināt, bet dzīvajā pieredzē. Un vienkārši gribu padalīties ar pāris šīm pārdomām, un arī katram patiesībā man ir dāvana šajā video noslēgumā īsu tādu dāvanu. Esmu sagatavojis, tā kā kāds, kurš mums tā būs tāda dāvana, kā šo laiku izmantot iespējami jaudīgi. Jo mums bija tā, ka vakardien šis kopīgais, šī daina skandēšana, šis uguns un viss šī kopā esība. Un šorīt tā kā bija mums noslēdzās tāds dziedināšanās kursa cikls, kur tieši salstāvju šajā astronomiskajā mirklī, ja, kurā iestājas, kurā ir šis mirklis, tas bija 11, 20, kaut kādas, jā, precīzi nepateikšu, bet tas bija tas mirklis, jā, bet mums bija tāds arī tik tāds jaudīgs kopīgs ceļojums, bet par ko es gribēju padalīties par šo laiku, kad ārkārtīgi šobrīd būtiski atskatīties un tiešām atlaist ugunī, atdot uz transformāciju to, kas viss ir nokalpojis, jā, kā dainās, jā, iztīri katru stūrīti, jā, kad ir šī tīrība, šī dievišķā kvalitāte, un apskatīties, kas ir tās destrukcijas mūsos, kas viss nokalpojuši. Un šeit es gribu tāpēc iedot šo instrumentu, kas man vienkārši joprojām nebeidz fascinēt, cik dziļi ar to var darboties, un tiešām, jo daudz par to runā šeit, ja, kad koncentrējas pozitīvi, un tieši tas arī ir šis laiks par šo sajust un sazemēt to vīziju, to redzējumu, kā tu vēlies sajust, kā tu vēlies pieredzēt patiešām, un šis ir tas laiks, ka to var tik ļoti spēcināt, un šī jaudīga enerģija, skaistā, viņa ļoti to atbalstīs, ja, paspēcinās to, kas ir. Un tāpēc ļoti svarīgi šo ielikt gan šo nodomu, šo skaidrību tajā, un tāpēc tas ir tāds iekšējs process, kur to
ieraudzīt sajūstu, ļaut tam tā kā atvērties, jo citam tas jau ir ļoti skaidri izkristalizējies, ja kā tas izstājas, kā tas būs, citam tā ienāk kā šī sajūta, šī zināšana, un to mēs tieši arī darījām šorīt šajā te kopējā ceļojumā. Kam ir vēlme, jā, tad uzrakstīt ir iespēja arī vēl caur ierakstu, jā, tā kā šīs dienas vēl joprojām ir šī jauda, izmantot to liederīgi, jā, tās 3 stundas, tā kā, kas vēlas ierakstīt komentārā, vēlos ierakstīt, es nosūtīšu, kā pievienoties, kur piekļūt tam, jo tas process notiek kvantu laukā, un tam nav limitācija laikā, pievienojot katru nodomu, kurš ir, jo tur mēs tieši ļoti dziļi ar šo padarbojamies, kā izšķīnāt šīs destruktīvās uzstādnes, ja tas, kas traucē ieraudzīt sajust un šeit reāli sazemēt šo jauno zemi, šo to, ko mēs patiešām no sirds vēlamies, ja, jo tā zemapziņas programmas ir bloki, viņi vienkārši velk atpakaļ, un mēs dziļi ar to pastrādājām, ja, no šīs destrukcijas, jo visi, ja, teiksim, kaut kur iet un bļauj ārā, kaut kādas destrukcijas, tur tieslikt, ja vēl kaut ko, bet ir jāsaprot, ka mēs esam vienoti, un kad šī destrukcija, mums ir iespēja viņu caur sevi, jo kamēr mūsu apziņā, jā, ir kaut kādas šīs destrukcijas, kaut kā tas, tikmēr viņi ir šajā kolektīvā, un mūsu spēkos ir ciedināt sevi, jā, skatīties arvien tīrāk, arvien mīlošāk, un tiešām vairot un vērst šo sirsnību, labestību, dot to šeit, starot to, mirdzēt ar patiesu, īstu sirds nodomu, sirds nolūku. Nu, lūk, un šeit arī šī video katram, kurš nostās rekur būs galā, es ielieku šo īsu sesiju, kur pieredzēt, cik ātri šobrīd kvantu laukā ir iespēja strādāt ar destrukciju, burtiski minūti laikā, pat kaut kādu lielāko spriedzi, kaut kādu lielāko bailu dusmu, jā, kaut kādu, kas tev ir notrikurojis, var notransformēt. Vienkārši pamēģini un padalies pēc tam, kā tas tev darbojas, jo es ar šo strādāju, tāpēc vienkārši redzu to, kas notiek, un ja to dara vēl šajā te laikā, kas tagad tas to vēl paspēcina, un ļauj tiešām sajust to tīrumu, to vieglumu, to brīvību, un ar to enerģiju izmantot tiešām tam, ko tu vēlies, tā kā tu vēlies to pieredzēt pa īstam, nevis caur ierobežojumiem, caur kaut kādiem šiem te saspringumiem skatoties, un šo te dāvanu, kas ir šeit, šī video beigās, ja būs šī īsa sesija, burtiski 2 minūtes, tu varēsi pieredzēt, cik ātri tas darbojas un uzlikt uz atkārtojumu, ja? Vai uzrakstā var nosūtīt telegramā arī pieeja, kur tikai šī sesija būs īsām, kas ir vienkārši tāds iespēja sajust, cik ātri tas ir, ja? Jo to darbu, ko mēs darām šobrīd šeit ar šo te dziedināšanās tiešām gaismas instrumentu. Tas ir prasījis citur 1,5 gadu, 2 gadus terapijā, citam 10, 15 gados to nav izdevies kaut kādas lietas, kur šeit notiek vienkārši uzreiz un vienkārši pamēģini, neko zaudēt nevar, nav nekādu negatīvu blakuņu un efektu, līdz ar to vienkārši pamēģini. Protams, jā, šeit ir nekādā apreibinoša viela ietekmē, to nedaram, jā, tam nav jēga, jā, vispār. Lūk, bet, ko es gribu teikt, ka ir iespēja, ir iespēja. Un pat tagad, ja tev gadījās, nezinu, varbūt ir kāds spriedzi starp tuviniekiem, mīļam, kaut kāda situācija, kas tev notrigerēja, nokaitināja vai apbēdināja, vai kāda vilšanās, vai kaut kādas, nezinu, dusmas. Jebkas, kas tev tagad patāk destrukcijā. Jo tagad celgriež viņi, tā enerģijas intensitāte, līdz ar to mums ir svarīgi pēc iespējas ātrāk to izkāpt. Un citreiz tās situācijas tādas dzīvē, ka viņas tiešām un kur kaut kas tiešām ļoti, nezinu, kaitina, bēsi, vēl kaut kas notrigaro, jā. Un pat kur visgarīgos cilvēkus vēl kaut kur ir atgriež, jā, atmet atpakaļ destrukcijā. Un tāpēc tas mūsu uzdevums ir atrast tos instrumentus, tos veidus, kā
šo destrukciju dziedināt. Un tāpēc arī mūsu cenši vēl kaut kur ugunskura mantēm, ja, un ar nodomu. Tas tā arī tieši tā tas arī strādā, ja mēs to nosaucam par kvantu laukumu vēl kaut kur. Bet tajā īstie tieši tas jau arī ir atdodot to uguni, atdodot, transformējot gaismā to, jā, šķīdinot. Un ka tas jau ir iespējams. Vienkārši tas, ko šobrīd, kas ar mani šeit ir iedots, jā, pieeja tādai jaudai, šim te instrumentam, darbam ar zemapziņas blokiem, ar šiem te destruktīvām programmām, emocijām, kas patiesi palīdz. Vienkārši pēc tā, saka, cilvēku uzreiz burtiski nepaiet pusminūte, minūte, divas, jā, pat ļoti spēcīgi destruktīvas, noformēs vienkārši miers. Vienkārši, wow, tā lieta bija gadiem. Un liekas, ka pēkšņi tas otrs cilvēks ir mainījies. Un tā tagad stāsti ir jau neskaitām, vienkārši es skatos un nevies brīnīties tiešām, cik jaudīgi tas var notikt. Tā kā tā ir man dāvana tev šajos brīnumainajos salstāvjos šajā laikā. Lai tev tiešām izdod sajust šo iekšējo mieru, sajust savu sirds balsi, sirds vadību, lai tu vari izrīties par šo dzīvi ar skaidrību, sirsnību, labestību un vairot gaišāko šajā pasaulē, šajā laikā. Tas tik ļoti, ļoti ir nepieciešams. Tāpēc šī ir dāvana, tāpēc viņš atvērtajā pieejā šīs te, lai visi katrs sajūt, pamēģina, kas tas ir. Un kur sajūt šo vēlmi tādam dziļam procesam. Piesties ierakstiet vēlos ierakstu, un es jums nosūtīšu šīs dienas, izmantojot šo iespēju, kas ir iedot šajā laikā. Apmīlīšu, kur ir mirklis, apsēžam, piesēžam un novadīšu īsu šo darbu, dziedināšu darbu, transformācijas darbu kvantu laukā. Pat, ja tev tagad ir kāda spēcīga emocija, ideāli. Apstājies un uz mirkli aizver acis. Un sākam darbu. Kvantu laukā ar kvantu plūsmām. Šobrīd tavs uzdevums ir tieši atcerēties to sajūtu, to notikumu, kurā tu visvairāk sajūti šo destruktīvo sajūtu, kura tevi izsit no miera, no līdzsvara, kas tevi vai nu sadusmo, vai notrigerē, rada bailes, ieej konkrētā sajūtā. Varbūt pat tagad tev ir tā sajūta, jā, varbūt tikko bija kāds notikums, un vērs viņā uzmanību. Tā kā sajustu tagad šo sajūtu, šobrīd konkrēta emocija. Varbūt tās ir bailes, varbūt tās ir dusmas, varbūt kāda cita sajūta. Ieej tagad šajā sajūtā, un kvanta laukā ar šīm plūsmām, tas ir kā lāzers, kurš tiek virzīts uz šo destruktīvo programmu, uz šo cēloni. Tas notiek pats. Tavs uzdevums ir vienkārši parādīt, ko šķīdināt. Ieejot šajā sajūtā un pat mēģinot to pastiprināt. Un tu ātri vien pamanīsi, ka ar šo metodu, ar šo plūsmu ļoti ātri pazūd šī sajūta. Liekas, ka nevar atgriezties. Pamēģini atgriezties tajā sajūtā, pat padziļināties. Varbūt kāds tevi nokaitināja, notrigerēja, vai ļoti sadusmoja, vai bēdas, skumjas, kā skumdināt, vai kauns. Ieej šajā sajūtā, kas tev izsit no miera un līdzsvara, padziļinies tajā šeit un tagad. Un pamani, ka tā vienkārši izšķīst. Ja nepieciešams, var vēlreiz uzlikt, kamēr pilnībā ir notikuši šī transformācija. Šis ir dot tev iespēju pieredzēt, cik ātri
šis dziedināšanās transformācijas darbs var notikt. Protams, padziļinātākam darbam aicinu tevi uz grupu sesijām, un arī ir iespēja individuāli iet dziļumā arvien lielākā brīvībā, pateicībā, lai harmoniski.